Šodien es un Pasaules dabas fonda pārstāvi mēs dodamies uz Saeimu, Saeimas vides apakškomisijai iesniegt visas vasaras garumā savākto petīciju sarakstu, ko ir parakstījuši vairāk kā 5000 cilvēku Latvijā. Noteikti tas skaits aug ar katru dienu, jo parakstu vākšana netiek apstādināta, bet internetā Pasaules dabas fonda mājaslapā to var izdarīt līdz nākamā gada beigām, kad joprojām tiek izskatīts un pieņemts šis lauksaimniecības jautājums. Šodien mēs arī Saeimā šīs apakškomisijas locekļiem palūgsim, lai ielej tīrā jūras ūdens akvārijā ielej minerālu mēslu kompleksu un veiksim tādu nelielu eksperimentu Vecrīgā, SEB bankas filiālē, Kaļķu un Vaļņu ielas krustojumā būs 2 akvāriji izstādīti. Vienā tīrs jūras ūdens, otrā jau būs jūras ūdens ar šo minerālu mēslu kompleksu, kur es ieliešu tur iekšā. Un tad līdz pat mēneša beigām cilvēkiem būs iespēja pavērot, kas tad notiek šajos abos akvārijos. Respektīvi vienā saglabājās tīrs ūdens, otrā aļģis pastiprināti vairosies un līdz ar to arī sāksies šis eitrofikācijas process. Tiešām Latvijā vēl ir diezgan daudz darāmā tieši, lai ierobežotu slāpekli un nitrātu no lauksaimniecības. Un pirmām kārtām domājot par to, kā uzlabot mēslu krātuvju stāvokli, lai šie mēsli tiktu savākti atbilstošās mēslu krātuvēs, jo īpaši zemgalē, kas ir tāds nitrātu aktīvā zona, un lai varētu varbūt iespējams šos mēslojumus izmantot biogāzes ražošanā un tā tālāk. Ir tomēr nodefinēts un ir varbūt jāpiestrādā pie tā, kas ir labas lauksaimnieciskās prakses ievērošana vai neievērošana, un attiecīgas arī sankcijas. Es domāju, ka ir jāatbalsta kaut vai šī rudens aruma, piemēram, samazināšana, jo es pieļauju, ka, atstājot līdz pavasarim neuzārtu šo lauku, šī slāpekļa fosforu ieneses samazināsies. Noteikti nevaram teikt tā, ka tas lauksaimnieks ir tas ļaunais vai ne, un tā tālāk nebūtu, jo daudz saimnieku ļoti atbildīgi, daudz ļoti rūpējās par to, lai apkārtne būtu kārtībā un tīra. Bet tajā pašā laikā dažreiz ir situācija, ka pietrūkst šie instrumenti. Un, ja instrumenti pietrūkst, tad varbūt šajā pašā brīdī varbūt tas lauksaimniecības produkcijas ražotājs viņš ir palicis, es gribētu, bet man ir vajadzīgs papildus finansējums, lai es to izdarītu, bet tāda nav. Un šo te pozīciju, kas ir izstrādāta, ļoti ceram, ka atbildīgās institūcijas ņems vērā un rūpēsies, un tieši šos instrumentus izmantos plānojot nacionālo politiku.